Tātad starta pirmais līkums gandrīz, es varētu teikt, visās trasēs ir līdzens, nav nevienas bedres. Nu, tātad, tas jau mēs jau nedaudz pieskārsimies par līkumu izbraukšanu. Tātad man personīgais viedoklis ir, un es arī daudz izprovējis un paprovējis, no starta nav vajadzīgs taisnajā celties kājās pa daudz vai tur pa daudz sēsties pie bākas. Ir jādara tā vidus pozīcija, kā es teicu, lai tu noslogotu pakaļējo riteni, lai tu ātrāk, cik ātrāk iespējams aizbrauc līdz pirmajam līkumam, tad bremzēšana kā notiek pirms līkuma. Tad piešļūcam pie bākas gandrīz. Tu vari droši bremzēt, jūs variet ar sēdas pozīcijā, pēc ka bedres nav, es neredzu iemesls, kāpēc būtu jāceļās kājās. Tātad tu maksimāli esi noslogojis priekšējo riteni, lai tu ar priekšējām bremzēm vari nobremzēt, lai tev nesanāk spiest briesmīgi pakaļjās bremzes, jo mēs zinām, tas nav nekāds atklājums, kad motokrosā lielākā bremzēšana notiek ar priekšējām bremzēm ir 80 vai pat 75–80% ir strādā priekšējā bremze un tikai pēc tam strādā pakaļjās bremzes. Tātad maksimāli tu vari piešļūkt pie bākas šī pozīcija un bremzēt ar priekšējo bremzi un ar pakaļējo bremzi. Tātad bremzēšana, tas ir visādas trases, bet sāksim, lai būtu ar cieto trasi. Tātad mans personīgais viedoklis ir tāds, ka cietajās trasēs var daudz vietās izmantot šo te bremzēšanu ar priekš gan pakaļ bremzi, bet neceļoties kājās pirms līkuma, jo nav bedres, es neredzu iemeslu, kāpēc būtu jāceļās kājās. Tātad es daudz to esmu paprovējis, gan daudz saviem kursantiem esmu mācījis un rādījis. Tātad varam necelties kājās, tātad nākam pa taisno braucam, kaut vai piecēlušies esam kājās, redzam līkums, apsēžamies pirms līkuma, tātad motociklu šī te visa vadīšana ir daudz ērtāka, kad tu sēdi, nospiežot bremzītes, priekšējās bremzes, kā es teicu, es spiežu kā ABS viņas provēju spiest, tātad šādi te pulsējot, ja tev liekas, ka tu esi kļūdaini nobremzējis, tātad viņus var palaist vaļā un noreiz, bet principā ieteikums būtu braukt tik ilgi līdz līkumam, lai tu kā vienreiz spied bremzes, tu esi apstājies, tu viņus laid vaļā, tu brauc līkumā iekšā. Tātad pakaļējās bremzes es ieteiktu arī tieši tāpatās spiest, nevis nospiest un lai pakaļējais riteņš šļūts. Tas ir nepareizi, jo nospiežot pakaļ riteni, es varēšu nodemonstrēt, tad nospiežot pakaļējo riteni, tu vienkārši šļūts uz priekšu, tu nenobremzē. Tas ir tas pats, kas, kā teikt, mašīnai ABS, ko daudz zina, kas tas ir. Tātad pakaļā bremze tas ir grūti jāprovē nospiest tieši tāpatās, lai tev nešļūts pakaļējais ritens, lai tu tā kā ar pulsāciju, lai tev pakaļējais ritens lēnām griežās, tajā pašā brīdī viņš nobremzējās, bet viņš atkal tiek palaists vaļā, lai saucamai šai pumpenei, kas ir aizmugurē, lai viņi arī provē, lai viņi varētu iztīrīties. Ja tu nospiedīsi to bremzi, smiltis iet iekšā aiz tās pumpas, visu tu šļūts uz priekšu, tu palaižot viņu vaļā, viņš atkal iztīrās, un tev ir daudz vieglāk un ērtāk nobremzēt. Bet tas ir skaidrs, ka stāstīt ir viegli, bet izdarīt darbos tas ir diezgan grūti, bet tāpēc mēs to stāstam, es to stāstu, lai jūs varētu mācīties un provēt un testēt to, kā jums tas sanāk. Smilšēnas trases. Tas ir atkal pilnīgi kaut kas cits nekā cieta trase. Tātad smilšu trasēs ieteicamā pozīcija, kas būtu jāsēž pirms līkuma. Es pats sēžu pa vidu, jo smiltīs pieejot pa daudz pie bākas, priekšējais ritens var durties iekšā, un smiltīs vienmēr, mēs zinām paši, ir bedres līkumos, ļoti reti, ka tā trase līdzena, un tā kā šī sēdēšanas pozīcija es ieteiktu līkumos ir gandrīz kaut kur nedaudz pa vidu. Bremzēšana smiltīs arī lielāko daļu notiek vienmēr kājās, tāpēc, kad smilšu trasēs ir pirms līkumiem ir bedres, ko tu sasit bremzējot, smilts ir mīksti grunts, kas sastumjās šīs tā saucamās kočkas bedres, un tātad bremzējam jau stāvus. Kā tu esi nobremzējis, tu atkal apsēdies pirms līkuma, ja ir straušs līkums, un tu viņu izbrauc un atkal momentāli celies kājās. Ja nav straušs līkums, tad tu vari nobremzēt tāpatās kājās un izbraukt viņu stāvus taisnās kājiņās, viegla amortizācija ar kājām, ko tu nostrādā, un viss un aiziet taisnajā, atkal tu aizēji atpakaļ, lai maksimāli drošāk un brīvāk tu braukt pa šīm bedrēm. Tātad priekšbremzes, pa priekšbremzēm runājot smiltīs, viņas ir varbūt jāizmanto nedaudz mazāk nekā cietajās trasēs, ko es personīgi pats esmu tā
tā novērojis. Tikai tāpēc, ka smiltīs šī bremzēšana ir mazāk arī nekā cietā trasē, jo smilts ir grūti trasa, tu nāc līdz līkumam, tu jau atmetot gāzi, tev ir tikai minimāli jāpiespiež bremzīte, un motocikls jau tu vari dot gāzi cietajā trasē, tas ir savādāk, tev ir jābrauc vairāk, jābremzē un jābūt lielākai izjūtai tieši uz bremzēšanu. Smiltīs tu vari nospiest straujāk bremzes, tev priekšējais ritens pakaļējais varbūt tik daudz nevar aizslīdēt, un tāpēc šī bremzēšana ir savādāka.